Čau, skatītāji! Šodien atkal esam izbraukuši. Šodien ik tāds, tāds pat laiks kā vakardien bija. Vakar, domājieties, vakar bija Rīgā. Vakar braucu arī tādu pašu gabalu un salīju mežā slapšu ritīgi un domāju, ka, visas drēbes, protams, bija slapas, bet gribēju iekurināt uguni vēl uztaisīt, vēl sasiltīties drusku, bet sērkots viņi šķiltavas nekādas nebija, tās plasmas pudeles nepīgā nedeg. Un šitā tas sūdot sanāk, bļed. Tagad atkal redzēt, tur pa topus atkal kaut kāds pošs aizgāja, tāds vajag atkal vien debesis nāk jau. Redzēs, kā būs tālāk, brauksim tālāk, skatīsimies. Varbūt uzfilmēsim vēl kādu video uz priekšu. Man ir vēl viens video, ko es minos riteni, bet es neesmu viņu iepazīstējis šobrīd. Es ļoti atvainojos par šām lietām. Tas ir tāpēc, kad ārā ir mitas laiks un viss notiekās. Kā jums pašiem, kā laikapstākļi? Sakiet komentāros, runājiet, kā jūs galā līst, kas jums noteikās lietas līst vai saules spīd, vai kas jums tur tagad ir. Un padalieties savās sajūtās arī. Un es skatos, kad uz Maslats, uz Limbažu pusi tāds melns ir viss pāri. Es nezinu, kā jums tur tajā galā ir. Šeit pagaidām esam pieturā ģīmji. Šeit pagaidām nelīst, bet tādi mākoņi staigā riņķī un ceļš ir, protams, slapšs viss. Un pats redziet, esmu slapšs. Šodien no rīta man kaķis ieskāpēja rokā. Pājāja, bet ieskāpēja rokā. Redzēt, kas vēl notika, ritenim rats saplīs. Šitais ir no cita riteņa paņems, bet braukt var. Neko sliktu nesaku. Ja? Kāpēc noraustījās? Fignīzi. It kā vakardien arī aplīd zem koka apakšā un pērkons bija zem lielā bērza sēdēja un domāju, paslēpšos no lietas. Tieši pie Valmieras sāka atkal līt. Un tā ik pa laikam viņš tāds līst, atkal pāriet, atkal var braukt. Un te es katrā mežā zem katra koka sēdēju, tā tad domāju, Bet vienā brīdī bija tāds, ka līst un vispār neredz, ka mašīnas pat pa šosī brauc. Tas ir vienkārši kaut kāds ārprāts. Un šitādu sola vairākas dienas. Es nezinu, cik es skatījās tās laikziņās ir. Bet tagad ap kādiem diviem solas sauli līdz kādiem 10:00 vakarā solas sauli un nebūs vairāk lietas. Es ceru, ka nebūs lietas, jo vakar man bija pilnīgs, vakar bija tā jaka, bija tā melnā mugurā, un tā bija pilnīgs. Ziniet, kāds es biju? Man varēja griezt tā kā tādu, tur surķi, kas ir tas, ziniet, tie kāmi, ko mājā pie tā kā suņas pieradina. Man varēja vakar tādi